Labdien! Šodien mēs esam Helsinkos, kur ir diezgan liels notikums priekš Botnija Marine. Un visiem Botnijas Marine dileriem jau tiek prezentēts jaunais Targa 37 modelis. Targa 37 ir viens no vispopulārākiem Targas modeļiem vidējā un lielajā klasē. Protams, skaisti ir 41. jaunā laiva, ir lielais 46. Bet 37. ir tāds kārtīgs darba zirgs, kur daudz atzīst, ka viņiem patiešām nav nepieciešama lielāka laiva. Protams, kad vienmēr gribās kaut ko lielāku, bet ļoti daudz praktiski cilvēki arī turīgi saprot, ka šī ir tieši tā laiva, kas viņam vajadzīga, lai brauktu pa jūru, vai atrastos jebkādā jūrā, makšķerētu, vilktu tunčus, vašus un vienkārši pat dzīvot uz šīs laivas. Tātad mums ir jauns modelis, kurš ir būtiski atšķirības ar veco. Viņa ir nedaudz platāka, par 25 centimetriem, un viņai ir ļoti daudz visādas jaunas features. Piemēram, ja mēs kaut vai tagad kāpjam uz laivas, mēs redzam, mums nav jākāpj nekur augstu tālu. Mēs varam eleganti apsēties. Kungs mierīgi iekāp laivā. Tas agrāk nebija. Agrāk mums bija piestāti, tad mēs kāpām. Vai gājām caur peldēšanas platformu, kas arī ir iespējams. Bet tagad mēs mierīgi ne tikai atveram tīkoka reliņu, bet arī atveram durtiņus un esam laivā. Uzkāpjot uz laivas, kas pirmais man ielēc acīs, mums ir pieejams jauns grīdas materiāls. Šis ir korķis, dabīgais maltais korķis, kurš aizstāja tīku, dabīgo tīku. Protams, mēs varam likt arī mākslīgo tīku, bet es teiktu, šis tomēr ir tāds dabīgais materiāls. Ka šādai Targai dabīgais materiāls, man šķiet, ka bišķi piestāv vairāk. Man ļoti patīk tās durvis, pa kur mēs iekāpām. Es visāk pats skatos, tomēr eleganti. Tad aiztaisam ciet. Hops. Aiztaisījām, Tas, ar ko Targa ir slavena, tas ir vienkārši risinājumi. Piemēram, arī šis nav šitam tīkām, nav nekādas sarežģītas konstrukcijas. Ja mēs nospiežam podziņu, hops, attaisījām. Vienkārši piespiežams uz atspirīti. Un strādā arī uz 20 un 30 gadu vecām. Nākamais, ko es redzu Targā jauns, ir šie mīkstie sēdekļi. Agrāk te bija vienkāršas mantu kastes, uz kurām mēs varējām apsēsties. Protams, vienmēr varēja apsēsties, bija baigi. Ir forši, kad ir kur apsēsties. Bet šitas ir kaut kas jauns. Tāds bija tikai 41. Targām, tagad tas ir par 37. Principā te ir, forši ērti. Protams, ja mēs šeit uzliktu galdiņu, vai 2 galdiņus, tad mums te vispār parvarās pusdienu vieta, ēdam zāle reāli liela. Jo mēs varam sēdēt gan tur, gan šeit. Tādi 8-10 cilvēki te var ļoti ērti sēdēt pie liela pusdienu galda, kur uztaisīt pusdienas mēs nonāksim līdz tālāk. Bet šeit, mēs varam glabāt pusdienas. Mums ir eleganti lieli leduskapi. Tas atkal ir opcijas, katrs izvēlēties, kuram vajag leduskapu, kuram vajag saldētavu. Šī gadījumā ir abi izmantojami gan kā leduskapis, gan kā saldētavu. Kādam varbūt te vajag vienkārši mantu glabātos. Ļoti plaša platforma, peldēšanās platforma, kurā, ja mēs gribam, šeit varam izvilkt. Šeit ir trepītes, elegants pa trepītēm varam iekāpt jūrā. Ir jauki padomāts uzreiz vieta, kur salikt fenderus. Fenderus parasti uz laivas, viņi tur mētājās, tad viņi kaut kur pazūd, tad viņi aizlido un izskatās nesmuki. Te smuki saorganizēt fenderīši ar uzrakstiņu Targa. Pieskaņot. Krāsu mēs parasti pieskaņojam. Jo Targai tas ir kā ģimenes uzņēmums, viņi customizē, kā jūs gribat. Gribat korpusu pelēkā krāsā, būs pelēkā. Jūs varat redzēt, ka stāv kaut kāds bariņš ar Targām. Tas gan 32 dažādas krāsas. 2 ir pelēkas, viena ir cērti balta kā šī, viena ir krēmīga balta. Šī pirmā arī ir laikam krēmīga ordinālā balta. Pirmajai un otrajai Targai ir parasti alumīnija logi. 2., 4. un 5. tas ir black wine. Viņiem ir melni reliņi, kā šie, redziet, viņi nokrāsot melni. Tie tāpatās nerūsējošā tērauda, bet viņi ir nokrāsot melnu, lai būtu tāda elegantāk atbilstoši šodienai. Un viņiem ir ne tikai reliņi, viņam ir logu rāmi nokrāsot. Un visas detaļas tiek krāsotas ar melnas, lai ieturētu stilu līdz galam. Krasta barošana, kur pieslēgt, šīm ir konkrēti, šeit ir klāji mazgājamās, pieslēgt ūdeni, nomazgāt klāju, atskalot, lai nav jāskrien ar spainīti pār bortam jāliecās un jāsmeļ tas. Mēs varam smuki ar augstspiedienu.
Eleganta lūciņa, kur pārbaudīt propelleris. Ja nu mēs esam kaut kur braucot, nedod Dievs, ir aizdoms, ka kaut kas nav labi, vai kaut vai zāles, esam uztinuši braucot daudz pa zālēm. Mēs varam attaisīt lūku, attaisam lūku, un eleganti paceļam kājas un paskatāmies, kas mums notiekās lejā. Netīrā ūdens izsūkšanas vieta. Tādā brīdī, ja mēs dzīvojam ilgi jahtklubā un nevaram jūrā, nedrīkstam iztukšot savu pelēkā ūdens tvertni, tad mēs varam izsūkt viņu. Nu ko, iesim iekšā, skatīsimies, kas ar šiem lielajām durvīm atrodas. Es ienākot uzreiz, redzu, kad ir 37. targai ir parādījusies virtuve šī labajā pusē. Agrāk tā bija īpašs pasūtījums, kurš bija tikai dažiem kuģiem. Parasti mums virtuve atrodas tur priekšā, un šeit bija plīts. Protams, ka šeit mums ir daudz vietas. Mums ir reāli liels ēdam galds, pie kur mēs varam sasēsties gana liela kompānija. Bet, ja mēs negribam ēst, mēs šo te galdu varam pārvest guļvietā. Es nesaku, ka tā ir jādara, bet tāda iespēja mums ir. Mēs varam šo te izmantot nakšņošanai. Reāls divvietīgs divāns. Šeit mums ir, tiešām, es teiktu tā, ka daudz vēl gribētu arī mājās šeit. Šādu virtuvi skaista, eleganta, ar visādiem. Risinājumiem, pat devīti ir, kur nolikt. Jā, vai plašs, gan liels vaduskapis, priekšlaivas. Tā, jaunajai laivai trūks cepeškrāsnes, nezinu, kur tā ir aizķērusies, bet nav. Bet, teiktos, mums ir jauka keramiskā līdzvirsma. Tās mums bija pat nosūcējis ar pulksteni. Uz laivas, kā es saku, vietas nekad nevar būt par daudz. Mums vienmēr uz laivas ir visu kaut ko vajag nolikt. Un tārga to risina ļoti eleganti. Visur ir atvilknītes. Ja atvilknītes, tad pat krūzītes un glāzītes katrai sava vietiņa. Ja? Jo tomēr kuģis ir domāts pirmām kārtām braukšanai pa jūru, un tāpēc viņam ir viss, kas pārdomāts, lai te nekas nelidotu pa gaisu, nekas nekratītos. Kāpēc? Tārga nevis cits, tā ir jūras spēja. Ja? Un tāpēc arī tam šeit viss ir pakārtots. Tas nav domāts kuģis, kur izbraukt vienu dienu pa ezeru. Tas ir domāts kuģis, ar kuru mēs varam braukt pa jūru. Es neteiktu, kādos apstākļos, bet kuram jūras spēja ir ļoti, ļoti laba. Un tāpēc viņi ir žurnālisti iesaukuši par jūras 4x4. Tas, ar ko mums tārga asociējās, tas, ka mums ir ērti un vienkārši izcinājumi. Tas, ko es ievēroju jaunajai 37. mums ir durvis kļuvušas būtiski platākas. Agrāk šīs durvis bija daudz šaurākas. Kas man patīk, šitie vienkārši eleganti vienkārši ir izcinājumi. Paņēmām, mums viss ir paredzams, ērts, redzams, ļoti eleganti noformēts, iegremdēts ekrāns. Visa vadība, kas mums ir šeit, mēs esam ļoti pārredzama. Ir tā kā viss pāriet uz ekrāniem, mēs redzam arī augšā, mums nav vairs 20 pulksteņi, mums ir tikai ekrāniņi, Volvo Pens ekrāns. Šī gadījumā šim kuģim ir Volvo Pens zinējuši, bet tikpat labi tur varbūt arī kādi citi. Tur būtu Merkurizeri, Janmāri. Victron Energy, uz kuru mēs ļoti eleganti varam kontrolēt visu elektrības padevi un to, kas notiek laivā ar elektrības patēriņiem. Tāds pats kāju turētājs arī pasažieriem. Zinu, pēc prakses braucot jūrā, patiešām gribās gan pieķerties reizēm, gan atspiesties ar kājām. Un tai pašā laikā būt augstā pozīcijā, lai jūs pārredzat jūru. Tas ir jau tā kā tur labais standarts visām lielajām targām. Tas ir ekrāns. Braucot pa jūru, lai jums noņemtu visu ņirboņu no ūdens. Šie ekrāniņi ļoti palīdz. Tas pats, kas labs saules brīvs. Iekšā dažādas rozetes, kuras katrs klients saliek cik un kādas viņš grib. Jo tārga ir tieši populāra to, ka viņai tā standarta opciju lapa nav nemaz tik īsa, bet tālāk viņi ir gatavi runāt ar katru īpašnieku, ko viņš gribās redzēt uz savu kuģi. Kādā krāsā būs kuģis, kādā krāsā būs apdara, kāds būs ekrāni, kādi būs viņu izvietojumi, kādas būs rozetītes, kāda būs pārbūvējumu kuģim nepieciešama vai vēlam. To visu tārga ir gatava runāt, un to viņi arī dara. Lejā nojams priekšējo kaīti. Priekšējā kaīte standartā skaitās, ka tā ir kaīte viesiem,
Šī gadījumā laivā ir komforta fora kabina, kas ir ar paaugstinātiem griestiem un V-veida gultu. V-veida gultu, kurā mēs varam ielikt, pārlikt turētāju un uzlikt spilvenes virsū un iegūt vienu lielu gultu. Bet gultai var būt arī savādākas konfigurācijas. Var būt apaļāka gulta, kurai var aiziet gar malām. Varbūt tikai viena gulta, varbūt arī nemaz nav gultas. Varbūt tās, kad klients nevēlas tualeti šī kaitā, bet kāds varbūt vēlas tualeti šī kaitā. Nu, kā jūs redzat, tualete skaista, asketiska, kā visus tārgas, bet ar visu nepieciešamo komfortu un jauniem risinājumiem. Nu, paņemt kaut vai panelītis, ja? Pēc, smuks, elegants, izgaismots. Redzēsiet arī tumsā. Nu, šī ir diezgan paliela gulta pēc 37. izmēra. Ja? Un ņemiet vērā, šis tomēr ir skaitās vai viesu guļamistab. Kaut gan es zinu cilvēkus, kuri tieši šeit ir izvēlējušies kā savu kapteiņu kaīti, jo šeit ir ļoti augstu griesti. Gribam lūkas, ir ļoti daudz gaismas. Ir, protams, mazās lūkas, kuras turēt ciet vai vaļā pēc izvēles. Ja mēs gribam šeit guļvietu, tad mēs šeit pārliekam pāri dēlīti un ievietojam šo spilvenu. Viss mums ir liela gulta, kurā citi saka, viņi guļ daudz ērtāk nekā mājās. Jo tomēr ūdentiņš šūpo, viegli iemidzina, patīkami. Tā kā virtuve ir pārnesta, kas agrāk bija šī pusē pārnesta uz aizmuguri visi, ja, tad pēkšņi mums šeit ir liels skapis, kurā ir kārtīgi garderoba. Var pakarināt arī uz lauciņiem, vai aizbraukt uz Stokholmu un aiziet uz operu. Visur, jo kā jūs zināt, kā es teicu, kuģī nekad nav par daudz vietu. Uzliksim. Targs separīko. Piestāv? Paši. Vēl viena pults. Šeit mums ir iespēja ieslēgt ģeneratoru. Laivā ir uzstādīts ģenerators, gan kondicionieris un apkur. Tas, ko priekšā mēs neparādīju, jums laivā ir arī Seakeepers uzstādīts. Šeit ir galvenie slēdži. Mazs slēdži ir ērti pie durīm novietots, ejot ārā. Neaizmirstam izslēgt visus mazs slēdžus. Nu, ko, ejam lejā. Jā, interesanti. Ir vēl vietas atstāt. Agrāk te bija visādas vietas. Jā, nu redziet, pat šeit ir vietas, kur ir aizkrāmēts viss kaut kas pilns, bet šeit ir ļoti, ļoti liela vieta, kur visu kaut ko salikt. Jā. Jo mēs visu kaut kur mēģinām izmantot. Es kaut kam tā vajag piemērot tiešām targa dzīvošanai. Šī 37. targa, un es teiktu, mēģināšu izspiest, ko vien var no šīs te guļvietas. Šeit ir guļvietas. Šī pusē ir viena guļvieta, šī pusē ir platā, kas parasti bija tā kā kapteiņa guļvieta. Tas, ko es redzu un kas man pēc durtiņām visvairāk patīkami izbrīna, ir šis te loks. Tas loks ir fantastisks. Viņš ir ūdens līmenī, sēžot vai guļot, mēs redzam ļoti skaistu panorāmu. Un viņš pārvērš pilnīgi tādu skatu gaismai ir apakšējā klājā. Kādreiz šos te citi taisīja vēl tumšs un ar tīku, bet nē, šis risinājums, kad ir gaišs un liels loks. Patiešām ir daudz foršāk sajūta. Es teiktu tā, ka šādi risinājumi 37. izmēra laivā nav bieži, es domāju. Parasti tas jau tā kā velk uz kaut kādu 50-60 pēdu laivas risinājumu. Šis nevelk uz 50-60 pēdas laivas izņēmumu, bet nonākot vajā šeit ērti, nezinu, vai jāguļ vienā kaitā, var gulēt 2, var gulēt 3, ja tā kā cilvēki. Kāpēc šī vēl vienmēr tiek uzskatīta par kapteiņa kaitu? Tāpēc, ka te ir ļoti, ļoti ērta tualete. Šeit ir ērta tualete ar dušu. Priekškaitē dušas nav. Duša te ir tāda, kad, ja es ieeju dušā, man tur ir pietiekami vietas un pietiekami ērti. Ja te nāks Porziņš vai Bergmanis, viņiem varētu būt citādāks viedoklis. Bet, man, liekas, viss ir skaista izvietne, tualete un duša. Un duša normāli, nevis kaut kādiem aizkariņiem, kā 3 zvaigžņu viesnīcā, bet skaistu stikla durtiņām, gaumīgu santehniku. Varbūt tās uzkāpjam uz Flybridge. Pirms mēs kāpjam uz Flybridge, lai redzētu, cik šeit ir izlikt ārā
vēl viena stacija, kuru mēs varētu izmantot, lai pieparkotos. Ja es būtu viens uz šos laivas un man būtu jāstājās ar šo bortu pie ūdens, nu, stūra un visa vadība man būtu vai nu tur, vai augšā uz Flybridge, nu, skriet, ķert pagrūtu. Šeit, lūdzu, attaisam vaļā, durtiņas, pieparkojamies viens pats. Nu, varbūt tās, ka vētrā es to nedarītu, viens pats negribētu, bet mierīgā laikā ļoti eleganti. Flybridge'ā targi jau kādu laiku stūri sāk izvietot šī pusē, nevis tā kā vēsturiski bija otrā pusē. Tas ir tas, lai iegūtu bišķi vairāk vietas šeit blakus sēdētājiem. Šeit, nu, vadības ir, nu, ērta, pārredzama, liela, bet, nu, šis ir vieta, kur man gribētos atrasties tādā dienā kā šodien, jaukā kompānijā, kad es negribētu sēdēt vajā pie stūras. Varbūt braucot pa jūru, nu, nezinu, nē, bet ja tas būtu šeit pa Helsinku centru izbraukt vai pa kādu Gēteborgas kanālu, noteikti. Redzat, vietas te ir diezgan daudz, gribam sasēsties trietā, varam sasēsties trietā. Jauks tīko galdiņš ar turētājiem, nav vienkārši vecā tipa galdiņi, kad tev viss krīt un lido pa gaisu, ir galdiņiem padomāts, lai kāda glāze vai pudeli mums neaizvedot jūrā. Kā mēs redzam, šeit mums ir targa, uz kuras mums ir radars un topoguns, bet ir vēl papildus opcija arī biminī jumtiņš. Jo tagad ir ārā kā 25 grādi, vēl ir baigi forši, bet es pieļauju, ārā būtu 30 un es visu dienu būtu saulē, man jau arī sāk griezties galvu un es gribētu uzlikt sev šeit noēnojumu jumtiņu. Tā laiva ir kļuvusi par kaut kādiem 25 centimetriem platāka, it kā to nejūtu. Kas ir 25 centimetri, 10 centimetri katrā pusē. Varbūt pat šeit ir, nezinu, 5 centimetri nākuši klāt, bet reāli es šeit jūtu, es to platumu jūtu. Šeit ir daudz ērtāk staigāt, ja. Daudz ērtāk atnākt uz priekšu. Šī gadījumā šeit ir priekšā mīkstuļi, vai viņi tiks izmantot un cik bieži, nezinu, bet, kā man te viens klients aizrādīja, bija viņam liels tusiņš, ja, un visi varēja smuki sadalīties. Kas atnāca šeit, apsēdās, apgūvās, tačivoja, kurš uz Flybridge, kurš uz aizmuguras klāja, kurš salonā. Viņš saka, 20 cilvēki satilpa un sadalījās tā, ka īsti pat neko nemanīja. Risinājumi ir dažādi. Lūkas var būt, var nebūt. Varbūt viss ar šo te mīkstuli, varbūt vispār bez viņa. Ja. Pastamies uz jumta, kas ir kaits. Te mēs redzam kaut kāds jaunās ar tehnoloģijas, ne tikai radaru, bet arī lielos ledus, saules baterijas. Arī te viņas, protams, ir ienākušas visu akumulātoru vādēšanai. Ja. Un tā kā šis ir Blackline, tā kā mēs redzam, nav pat alumīnija. Tā kā mēs redzējām tam 32. targām, kad mēs skatījām, tam bija alumīnija logi, ja. Šim jau viss jaunie risinājumi, te jau vairs nav nekāds alumīnijas. Šitas vairs neizbalēs un nenovobīsies nekad, vai ir kāda krāsa būtu krāsos. Bet arī šeit ir jaunie halogēni un viss, kas ir metāls, nokrāsots melns tā, lai tas kuģīs būtu, ja Blackline, tad Blackline, lai būtu stilā līdz galam. Skandināvijā ir populāri, kad piebraukt pie savas piestātnītes, vajag kāpt ārā pa galu, tāpēc ir pakāpieniņš, kur pārliekam un tiekams piestātnes, bet šīm ir arī elegants ankurs no nerūsieša tērauda nopucēts. Tātad, protams, ka papildus ekstra, bet viņi arī nebūtu. Varbūt ar parasto cinkoto ankuru, varbūt ar viņš, varbūt bez viņš, var nebūt vispār ankurs, tas ir kā kurš klients vēlas. Ja laiva tiek izmantot makšķerēšanai, tad viņai ir tāda šādam te kuģim ļoti vajadzīga, bet skats, ka tas nav visiem kuģiem pieejams. Šeit mums ir elegants aerators. Gribam, liekam zivs, lielos lašus saķertos, negribam turēt lašus, izņemam aeratora caurulīt ārā un liekam kaut kā mans, glabājam šeit alu. Mēs esam izbraukuši ar TAG 37, rezultāts vienkārši fantastisks, kaut ko tāds nebija gaidījis. Tas, ka laiva labi uzvedās viļņos, tas, ka viņai patīkam iekšā, tas ir, to es biju gaidījis, un tāds varētu būt. Bet tas, ka laiva braucot ar 30 mezglu stundā var uztaisīt pilnu asu apgriezienu pa 360 un nezaudēt ātrumu, to es nebiju redzējis. Tas liecina par to, ka tas korpus ir ļoti pareizi uzkonstruēts un tik forši braucam. Es gribu parādīt, kā jums izsās mašīna telpa. Motortāvnieks mašīna telpa šī gadījumā. Mēs braucām ar laivu, kurā bija DS6 420 zirga dzinēji. Šai ir pa DS6 480. Es nezinu, kā šī uzvedās, bet droši vien, kad
Droši vien, ka bišķi jaudīgāka, mazliet lielāks degvielas patēriņš. Nu, noteikti, ka nekad liels motors nav bijis par lielu laivai. Bet, nu, redziet, par 480. Tas, ko jūs varat redzēt, ka cik smuki iekšā izstās motortāpā, pietiek vietas servisam, mierīgi var iekāpt, apkopt motoru, nav nekāda saspiestība. Un tas ir tikai 37. izmērā ar diviem lielajiem D6 dzinējiem. Nu tā, kā jūs redzat, tātad mēs bijām uz jaunās Targas 37. Elegant. Pat burtiņi, kur jau ir smukāki, vēl smukāki. Nu tā, vispār man patīk.